Tā ir Marta. Velpe. Marta Velpe. Uz Facebooka ir kartis Velne. Marta Velne. Tā vienkārši Marta. Nepiebarojams cilvēks. Pirmkārt. Nepiebarojams un Dievs, gan interesants. Amanda teicu, kas tu esi līdzīgi Parisai Hiltonai. Parisa Hiltone. Zinām, līdzība jau ir. To nevar noliegt visādā ziņā. Dziedi daudz. Jā, ko arī bez viņas es nevaru iztikt, jo viņa man skaļi bļauj ausī. Tad es varu paņemt pareizo meldiņu. Viņai ļoti labi padodas svilpošana. Jā, to viņa Jebkuru meldiņu nosvilpot. Nav. Superlatā. Viņš šeit sēdina. Viņš otrās mājas? Jā. Nē, otrās mājas Gvidis. Trešais superlatās. Gvidī aizlētāk vienkārši tā skaistāk. Jolo! Marta ir ļoti kārtīgs cilvēks. Pirmkārt, viņai patīk ievērot klusumu, sevišķi tad, kad ir olimpiādas. Pat vispār viņai varētu klusumu. Un viņa ir ļoti pedantisks. Paskaties, tas... Ai, sajaucām. Tas nav. Šis ir Martas skapīts, redzat, kāda tīra kārtība. Visi komentāri. Patīk tavu humoru izjūt. Dažreiz diezgan sarkastiski, bet mēru. Kādi ir Martas talanti? Martas talanti ir, viņa māk ļoti skaisti dziedāt un ļoti lokani pirksti. Tad Jāni Gavar, ko tu domā par Martu Velpi? Marta ir poša. Un kādi viņi pēc raksturu? Pēc raksta ļoti sirsnīgs cilvēks. Un ko viņai patīk darīt brīvajā laikā? Brīvajā laikā viņai patīk iet uz mūzu un ēst pitu. Skaidrs. Un vēl? Viņu sauc Velpe. Un vēl? Viņa mācās tavā klasē. Nē. Pareizi. Un vēl? Viņa ir šitī gara. Un vēl? Kāds viņas kājas izmērs varētu būt? 28. Un kāds viņam mīļākā krāsa? Zaļa. Kas sauc viņas brāli? Matīs. Ar ko viņa darbojas brīvajā laikā? Viņa spēlē Marijas. Vai viņa ir tevi mēģinājusi nokuļīt? Nē. Vai tu esi mēģinājis viņu nokuļīt? Pagaid. Kāds bija pirmais jautājums? Vai viņa ir mēģinājusi tevi nokuļīt? Nē, neviens. Vai tu viņu? Nē. Kādēļ nē? Brīvajā? Šitik, te man patīk Tev vajag šitik. šitik. Nevis šitik. Šitik tur starpība ir, nu. Tur ir, jā.